Sveiki, šis video ir domāts, lai atkārtotu apgūto pagaidām vektors un kustību tēmā. Pirmais uzdevums mums būtu jāatšķir, kas ir skalāri un kas ir vektoriāli lielumi. Tātad atceramies, ka skalāra lieluma bija tikai viena mērvienība, viens skaitlis, kas parasti to raksturo. Tad vektoriāliem lielumiem bija svarīgs vai nu virziens vai kustība, kā tas arī notiek, kā tas ir vērsts. Piemēram, tad ātrums ir vektoriāls lielums. Spēks arī mums ir vektoriāls. Temperatūra mums ir skalārs. Masa mums ir skalārs. Un pātrinājums vektoriāls. Kāpēc tā? Tāpēc, kad ātrumam, spēkam un pātrinājumam ir svarīgs šis virziens, šīs darbības virziens. Temperatūrai un masai ir viena vienība, kas to raksturo. Otrais uzdevums – vektoru modulis. Mums būs uzdevums, mums ir šāds attēls, mums ir ziemeļi, koordināts plakne, austrumi. Un mums ir šāds attēls. Ko mēs no viņa varam spriest? Šeit ir vektors, kas iet uz augšu 4 km, un tad iet pa labi 3 km. Pieņemsim, ka mēs ejam uz veikalu, vai arī ejam uz kādu apskats objektu, mēs 4 km ejam uz ziemeļiem, un pēc tam 3 km mēs ejam uz austrumiem. Un mums ir jānosaka kopējais pārvietojums, jeb tiešais ceļš. Lai mēs pierakstītu šo te vektora garumu, jeb moduli, mēs rakstījām AB, pultiņa augšā vektoru garumu, lai pierakstītu, mēs lietojām moduļu zīmes. Un šeit ir ļoti skaisti taisnlaņa trīsstūris, un mums ir jāprēķina pēc Pitagora teorēmas, kā arī šeit var augšā redzēt. Tātad tas būtu 4 kvadrātā plus 3 kvadrātā, mēs iegūsim. Tātad 4 kvadrātā ir 16 plus 3 kvadrātā ir 9, kas ir kvadrāts no 25, un kas ir 5 kilometri. Vai arī uzreiz mēs varējām, tātad atvainojos, neredzējāt pilno pierakstu, vai arī uzreiz mēs varējām ieraudzīt, ka tie ir skaitļi, kuriem mēs uzreiz teorētiski varam pateikt, cik ir hipotenūza gara, ja katetes ir 3 un 4, tad hipotenūza būs 5. Bet var arī šādi te rakstīt pilnu aprēķinu, tāpat rezultātam ir jāsanāk tādam pašam. Vektoru saskaitīšana un atņemšana, kas jau būs varbūt nedaudz grūtāks. Mēģināšu to izlabot, lai jūs redzat visu ekrānu. Tā, es ceru, ka mēs redzēsim visu ekrānu. Vektorus var pierakstīt arī šādi te. Un to mēs vēl arī skatīsimies, bet pirmais augstākais skaitlis ir x un apakšējais ir y. Piemēram, ja mums ir vektors A, tad ja mums x ir 1 un y ir 2. Ja? Ja mēs skatāmies centimetros, tad šeit viena vienība ir šeit. Tātad A mums būtu x ir 1 un y ir 2. Līdz ar to, ja mēs zīmējam vektoru, mēs novākam šādi te. Viņi jau šeit ir uzzīmēti, bet mēs tagad tālāk paskatīsimies vektoru. Mistiskā kārtā ir pazudušas darbības, kuras mēs, piemēram, apskatītu, bet apskatīsimies, piemēram, vektors A plus vektors B. Viņi abi divi ir atlikti plaknē. Kas tad mums ir jādara? Mēs varam konstruēt šos vektors viens otram galā, un tā mēs varēsim arī iegūt šo summu. Jums jānosaka kopējais, piemēram, pārvietojums. Vektors B mums ir precītos, bet arī šeit mums vajadzētu būt, ka vektors B ir, kad 3 cm pa labi un 4 cm uz augšu. Tātad pirmais ir x, otrais ir y. Tātad
konstruēsim viņu viens otram galā. Tātad, šeit. Atceramies, ka vektors mēs varam pārvietot plaknē un telpā. Tātad, es varētu arī tā precīzi nest viņu uz augšu, bet, manuprāt, tas var izveidoties nepietiekami precīzi, tādēļ es izmantošu lineālu un centimetru mērvienības. Tātad, mums x ir 3 pa labi, 1, 2, 3, un y ir 4, tātad 4 uz augšu. Tas būtu šeit 4 centimetri. Un tad tās novilku šeit. Un tas ir vektors B. Ja mēs tā paskatāmies, vienkārši, lai mēs darītu to precīzi, 5 centimetri, mēs varējām arī tā ļoti uzmanīgi bīdīt un uzzīmēt viens otram galā. Un tas būtu tas pats. Tātad mums ir vektors A, vektoru B mēs esam uzkonstruējuši vien otram galā, un tātad summas vektors mums būtu, ja mēs savienotu sākumu punktu ar beigu punktu. Atceramies, ka mums ir svarīgs šis sākuma punkts un beigu punkts. Un tad mēs savienotu. Uz foršiem man būtu bijis krāsains marķieris, un tagad nav marķieris. Un tātad summas vektors ir A plus B. Mums viņš nav nekā obligāti jānosauc, bet mēs varam uzrakstīt, ka tas ir vektors A plus B, lai mums ir skaidrs, ka tas ir summas vektors. Tad mums šeit ir vēl vektori. Pazīsimies, kas notiek tad, ja ir starpība. Piemēram, mums būtu vektors D mīnus vektors C. Viņi ir šeit. Tad, ko mēs varam izdarīt? Ir 2 veidi, kā domāt. Viens domāt ir pieskaitīt pretējo. Otrs variants, kā domāt, izmantot atņemšanas īpašību. Un abos gadījumos būtu jāsanāk vienādam rezultātam. Ja mēs paskatāmies pirmais gadījums, pieskaitīt pretējo, mums ir vektors C. Ja pieskaitīt pretējo, tas nozīmē, ka mēs viņu tagad uzzīmētu uz otru pusi un pieliktu otram vektoram galā. Tātad, tas mums būtu, ja mums šis ir vektors, šis būtu pretējs vektoram C. Ko tas nozīmē pretējs vektoram C? Tas nozīmē, ka mums būtu jāuzliek uz otru pusi un jāsakārto bultas tā, lai viņas ir viena otram galā. Un, piemēram, kā šajā gadījumā. Tad es novilkšu no sākuma punktu uz beigu punktu. Un šis ir D mīnus C. Tas ir viens veids, kā domāt. Tas ir pieskaitīt pretējo. Bet otrs veids, kā bija domāt, izmantot atņemšanas īpašību. Abi šie vektori iziet no viena sākuma punkta. Tad mēs varam šos punktus savienot. Un kā mums šim rezultātam ir jāsanāk? Mums šim rezultātam būtu jāsanāk tādam, ka no tā, kuru mēs atņēmām, no tā izies šis vektors, un viņš aizies uz šķieni, uz to otru skaitli. Un tad, ja mēs paskatāmies, kā es minēju, tam rezultātam ir jāsanāk, un šis arī būtu D mīnus C. Un kā es minēju, viņiem abiem būtu bijis jāsanāk vienādiem. Ja mēs paskatāmies, šis ir 8 centimetri, un arī šis ir 8 centimetri. Tā kā abos gadījumos jāsanāk ir vienādi. Vai nu tad, ja atņemot, mēs pieskaitam pretējo, kā es to izdarīju šeit, uzkonstruēju un galā
ar būtu pretējā virzienā un izmantojot atskaitīšanas īpašību, vai nu arī izmantojot atņemšanas īpašību, mēs savienojam šos te punktus. Tā. Bet to mēs arī vēl atkārtosim. Un tagad vektoru projekcijas. Šeit ir dažādi vektori plaknēm, un mums būtu jāpieraksta projekcijas. Pierakstīsim projekciju vektoram A uz X asu un projekciju uz Y asu vektoram A. Un tad paskatāmies, kur ir vektors A. Atcerēsimies, ka šeit ir viss centimetros, divas rūtiņas ir 1 centimetrs, un skatīsimies. Tātad pirmais solis, lai atliktu projekcijas, novelkam perpendikulus pret asīm. Novilksim to. Tādas raustītas līnijas, atzīmēšu, ka tie ir perpendikuli. Šis būtu pret X asi. Ja mēs tagad skatāmies, cik centimetri ir šeit, mēs varam to izmērīt. Nu, vai arī saskaitīt iedaļu vērtības. Mums ir 2 centimetri. Un, kas ir vēl ļoti svarīgi, saprast projekcijas zīmi. Ja tā bulta ir vērsta pozitīvā virzienā pa labi, tad ir plus. Ja būtu pretēji, tad būtu mīnus. Šobrīd ir bulta vērsta pa labi, tāpēc ir, skatoties uz X asu, 2. Nākamais. Skatīsimies projekciju uz Y asu. Novākam perpendikulus pret Y asi. Un mēs varam izmērīt. Ir 4 centimetri. Nākamais, ko mēs darām, mēs varam arī šos vektorus iekrāsot. Ja mums būtu bijis jāatzīmē projekcijas. Tad šī ir viena un tā ir otra. Un tagad skatāmies zīmi. Šī te vektoram A bulta iet uz augšu, tāpēc ir plus, jo bulta iet uz augšu, uz pozitīvo pusi. Tādēļ ir pozitīvs. Nu, tālāk skatīsimies nākamos vektorus. Nākamajam vektoram B projekcija uz X asu un projekcija uz Y asu vektoram B. Vai, netīšām uzrakstīju zīmi. Nākamais, kas arī mēs varam vienmēr novilkt, mums vajag novilkt perpendikulus pret minētajām asīm. Bet šoreiz es neiekrāsošu nogriežņus, jo tāpēc, kad man ir ļoti daudz vektori plaknē, un sāks kļūt nedaudz grūti uztverami. Tā, tad skatāmies pārvietojums pa X asi. Mēs varam apstīties, izmēram attālums starp perpendikuliem ir 2 centimetri. Atceramies, ka man ir domāts, kad ir šeit ir 2. Ka viena vienība ir centimetrs. Un tad pārvietojums pa Y asi ir 3 centimetri un 3. Abi virzieni, abas šīs projekcijas ir pozitīvas, jo pa labi mums bulta iet šeit. Iekrāsošu, lai nepazūd. Bulta iet pa labi, norāda uz labo pusi un uz augšu. Tātad abos divos gadījumos pozitīvi. Skatīsimies uz par C projekciju uz X asu vektoram C, projekciju uz Y asu vektoram C. Un skatīsimies. Tātad C atkal būtu jānovelk perpendikuli. Kā es minēju, vektorus tās nogriežus šeit uz asīm vairs neiekrāsošu, jo vairāk man ir pārāk daudz viņu jau šobrīd. Nu, tad pārvietojums X asu virzienā ir 3. Bet tagad ir jāskatās, uz kur pusi iet bulta. Un bulta iet pa kreisi. Viņa rāda pa kreisi tajā virzienā. Un līdz ar to būs -3. Un pasīsimies projekciju uz X asu. Uz Y asu. Te turpināsim. Līdz projekcijā uz Y asu ir, paskatāmies, cik ir kāds kopējais pārvietojums, uzzīmē perpendikulus Y asu virzienā. Ir 3 cm Y asu virzienā veikts pārvietojums ar 3 un būtu iet uz augšu un tā tad paliek pozitīvs.
Pierakstīšu tālāk, jo sāk būt grūti uztvert, kas mums ir attēlots. Uzrakstīsim par vektoru D. Un tātad atkal būtu jānozīmē perpendikuli. Vieglāk noteikti ir uztvert, ka vienā plaknē nav tik daudz vektoru sazīmēt, jo sadāk ir ļoti grūti. Uzzīmē perpendikulus. Kopējais pārvietojums X as virzienā ir 2, bulti iet pa kreisi, tāpēc mīnus. Novākam perpendikulus pret Y asi. Ir 2 vienības, bulti iet uz leju, kā mēs redzam šeit, tāpēc būs mīnus. Ja? Nu un tagad pasīsimies vēl par S. Vienkārši grūti būs uzzīmēt par E, pastīsimies projekciju uz X as par vektoram F un projekciju uz Y as vektoram F. Nu, uzzīmēsim un skatīsimies kopējo pārvietojumu. Tātad, kopējais pārvietojums X as virzienā ir 2. Jo mēs varam to noskaidrot attālums starp abiem perpendikuliem, un bulti iet pa labi, tāpēc pozitīvs. Projekciju uz Y asi, tad novēlkam perpendikulus pret Y asi. Būtu pareizi, būtu mēs iekrāsotu, bet es neiekrāsoju, man šobrīd šeit ir ļoti daudz, bet pārvietojums Y asi virzienā arī ir 2. Un vērtība ir pozitīva, jo bulti iet uz augšu. Un līdz ar to tas tā arī būtu. Tā, pastīsimies attālumu starp 2 punktiem. Un šeit jau mums ir dota formula, mums ir punkts A un punkts B. Un tātad praktiski ieliksim skaitļus iekšā. Mums ir savā starpā jāatņem X koordināts un savā starpā jāatņem Y koordināts, un katra no tām koordinātām jākāpina kvadrātā. Nu tātad pierakstīsim. Es pierakstīšu varbūt šeit augšā indeksus, lai vieglāk varbūt uztvert. Tā, X2 mums ir 4 mīnus X1, kas ir 1 kāpināts kvadrātā, plus Y2 ir 6 mīnus 2 kāpināts kvadrātā. 3 kvadrātā plus 4 kvadrātā. Tātad 4 mīnus 1 ir 3, 6 mīnus 2 ir 4. 3 kvadrātā ir 9 plus 16 ir 20. 5, kvadrāts saka no 25 ir 5. Jā. Nu, nākamajā tas ļoti līdzīgi, mums ir formula dota, mums ir jāpasaka viduspunktu koordinātas. Nu, un tagad skatīsimies. Ļoti līdzīgi mēs ieliksim skaitļus, atkal pierakstīšu augšā X1, Y1, X2, Y2, un saliksim formulā. 1 plus 4 dalīts ar 2, 2 plus 6 dalīts ar 2. Ko tas nozīmē? Savā starpā saskaitam X koordināts, izdalam ar 2, savā starpā saskaitam Y koordināts, izdalam uz 2. Un ko mēs iegūsim? 5 dalīts ar 2 ir 2,5. 2 plus 6 ir 8. 8 dalīts ar 2 ir 4. Un mēs ieguvām viduspunktu koordinātas. Pēdējais. Šeit īstenībā jau sanāk, ka bildē jau tiek pateikts kaut kādā ziņā priekšā, bet mēģināsim lasīt un šo zīmējumu ignorēt. Tā mums ir dots paralelograms, uzzīmējuši. A, B, C, D, kur AB ir A un AD ir B. Mums ir jāizsaka vektors AC, tā, es uzzīmējuši AB, jā, un AD. Ļoti svarīgi, uz kādā secībā tiek nosaukti burti. Atcerieties, pirmais ir sākuma punkts, otrais ir beigu punkts. AB, tātad sākuma punkts ir A, beigu punkts ir B. Sākuma punkts ir A, beigu punkts ir D. Tā, mums tik tālu ir. Mums ir jāizsaka vektors AC.
tad mums ir jāizsaka šis vektors. Kā mēs šajā izteikšanas uzdevumā varam skatīties? Mums ir no šī punkta jānokļūst līdz šim punktam. Tātad šeit augšā. Un, ja mēs tā paskatāmies, mēs sākam ceļu šeit. Mums ir AB, kas ir vektors A. Un no šīs vietas mums jānokļūst šeit, kas ir vektors B. Atcerieties, ka paralelogramām pretējās malas ir vienādas un paralēlas. Tāpēc vektors. Šis mums sanāk A plus vektors B. Mēs varam šo AD nolikt šeit galā, un viņi būs vienādi. Nu, vai nevis te jāpieraksta, bet plus B. Un šis ir tas pats vektors B. Ja? Tā. Vektors BC. Tikko jau es to arī pati uzrakstīju, ka vektors BC mums jau ir tas pats vektors, kas AD, jo viņi ir paralēli un vienāda garuma. Tā, un BD, tā. Tātad BD, kā mēs varētu izteikt, es vienmēr iesaku tā, nu kā mēs varam no šejienes nokļūt uz šejienu? Mēs ietu droši vien šeit, kas ir vektors B, un tā mums būtu jāiet uz leju. Tā mums būtu aizgājis šeit, un iet uz leju. Garums jau atbilst, un tas virziens atbilst vektoram A. Bet virziens atšķirās. Pretējs tas virziens nekā šeit. Tātad sanākt mīnus vektors A. Tā, nu šo varbūt grūtāk saprast, bet tātad mums ir jānokļūst uz šejieni. Tasīšos varbūt man tomēr citas krāsas. Jā. Tātad mums ir jānokļūst uz šejieni, līdz šejienei. Mēs ejam šeit, kas ir vektors B, un te mums būtu jānoiet uz leju, lai nonāktu galpunktā. Ja mēs paskatāmies, tad tas pats ir, kas vektors, nu vektors A, bet ar pretēju, bulta ir pretējā virzienā, tāpēc mīnus A. Un es to pierakstu šādi te. Tā. Šeit jau arī ir uzzīmēta pareizā atbilde, bet tūlītās skatīsimies nākamo vektoru reizināšanu ar skaitli. Mums ir vektors M, uzzīmēšu, atceramies pirmais x, otrais y, uzzīmēšu šādu vektoru. Tātad tas būtu 3 pa labi, 1 uz augšu uzzīmēju. Šis ir vektors M. Mēs jau skatīsimies šādu formātu un kā uzzīmēt, bet tā būtība ir pirmais ir x, otrais ir y. Tātad 3 pa labi un 1 uz augšu. Nu, un tagad, ja man būtu jāuzzīmē vektors N, kas ir 2 reizes garāks nekā vektors M, tas būtu 2 reizes garāks. Tātad man būtu jākonstruē tāds pats vektors galā. Tā ļoti aptuveni uzzīmēšu. Tātad man būtu viens vektors M, otrs vektors M, un šie abi divi kopā zīmēšu. Tā ļoti aptuveni šobrīd zīmēju. Tas būtu vektors N, kas ir 2 vektori M. Ja? Un tagad P vektors ir puse no tā vektora M. Un puse mums sanāk pusīte. Tātad, ja mums šis te vektors ir, izmērīsim, ir 3 cm garš, puse mums būs šeit. Un tas būtu mums vektors P, kas ir viena puse. Vienīgais, ko es tikko nepiefiksēju, un es jau pārķēru, tur ir mīnuszīme.
Nu jā, puse mums ir šajā punktā, bet, lai mēs pateiktu, ka tas ir mīnus, tad būtu uz otru pusi tam vektoram P. Sanāk, ka mums būtu puse no vektora M, bet ar pretēju būtu. Es uzzīmēju šobrīd atsevišķi, lai vieglāk tas būtu uzskatāmāk. Mīnus 1/2 M. Tātad puse no vektora M un pretēji vērsts, jo mīnus priekšā. Nu tā, es ceru, ka paliks skaidrāks. Es ļoti lēni centos skaidrot, bet ja radīsies jautājumi, tad arī kopā vēl varam apskatīt.